Edelvejs, jeb divi nosaluši snaiperi Alpos, ir pasīvās dekadences kārtējā izstāde. Nosalušie snaiperi droši vien ir Aivars Vilipsons un Roberts Kaļcovs. Kopā ar viņiem Kultūras parka mākslas lietu zinātājs Jānis Borgs. Ir otrā diena pēc izstādes atklāšanas saruna Čirīrit Mundri par mākslu un dzīvi. Abu kopā darbošanās sākās vēl Mākslas akadēmijas laikā, kad Aivars un Roberts muzicēja ansamblī Kaut kas nav. Tad viņi ļoti centīgi atdarināja Rolling Stones un Tomu Veitu. Jā, bet es teiktu tā, ja tā ir caur mūziku, Tom Veits, tas ir kāds bā, 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 un jūs abi arī esat tādi bā, 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 varētu teikt, tādi tipi, un ja paskatās uz to, ko mēs redzam vizuāli, tas ir kaut kas pilnīgi pretējs, vai ne? Tāds kaut kas ļoti tāds, kaut kas no Vitberga, no Bertsleja, tur Klimts un visu, ko tur var saskatīt, tie tādi ļoti izsmalcināti, zeltīti un rafinēti tēli, kuriem nec tā mūzika, nec gan paši jūs imidži it kā neatbilst. Kur ir šī pretruna? Es domāju, ka tas ir vienkārši tā, apzināti vai neapzināti tieksme pēc tā skaistā. Ja? Piemēram, mums nav paveicies varbūt vizuāli, fiziski, ja? Bet mēs to mēģinām kaut kādīgi to skaistumu un to harmoniju atrast un izdarbos. Un veidot tādu it kā savu līdzsvaru, jā, un savu otru pasauli. Jā, tas ir diezgan sensacionāls atklājums, varētu teikt par Quasimodo sindroms. Tas ir viņam arī patīk tā Esmeralda vai kas tur bija tā daļā, vai ne? Un jums tāpat patīk, vai ne? Bet es negribētu tā jums akurāti identificēt, ka jūs tādi baigi nesmukie tipi, bet ir kaut kas pretējs tam, vai ne? Jā, tā ir. Tas līdzsvars jau tiek meklēts, man liekas, vienmēr. Ja tu nemeklē līdzsvaru, tad tu vari nokļūt konfliktā ar sabiedrību. Tā mākslas zinātnieki kādreiz rakstais, viņu par rupjās čaulas slēpās smalka dvēseli. Un tas šeit ir redzams. Katrā tādā veču kompānijā, kad viņi sanāk kopā agri vai vēl, un diezgan agri tā lieta nonāk pie sarunām par seksu, vai ne? Un daudz tā seksuāli erotiskā līnija, tā kā varētu sacīt dzejnieka vārdiem sakot, kā sarkans pavadiens vijās cauri. Viņš tas tur ir redzams, un savukārt kā jūs to komentētu? Es uzskatu, ka sieviete, varbūt, man tā liekas, ka, piemēram, tas modelis, piemēram, izlaiž mašīnas, parasti otrs modelis ir labāks par pirmo, bet šī gadījumā viņam ir sanākusi kaut kāda kļūda, tādā garīgā nozīmē, es domāju. Kam ir? Tas, kas radīja vīrieti un sievieti. Otrais modelis neatbilst saviem, bet viņam ir savu plusu, ka viņš ir ļoti skaists. Un tas ir, es domāju, tāds, tieši man tas ir viskaistākais, kas vispār ir. Erotika caur vizuālās līnijas daļumu, jā? Aha. Erotika ir garšīga tikai tajā momentā, kad viņa tiek izraisīta zemapziņa. Tiek saistīta ar erotiku. Tas nav tieši konkrēti. Ja tas tiek konkrēti zīmēts vai vēl kaut kas kļūst pajēli, kā teica Vija Artman, ka viņš zinājis vienu cilvēku, kurš tas bijis ļoti labs, bet viņš mīlēs pajēli pieķert. Tad, lai nebūtu tā pajēli jāpieķer, tad ar to erotiku vajag ļoti uzmanīties. Viņu vajag tā provocēt, bet viņu nevajag ļaunprātīgi izmantot. Robertam sievietes gan ļoti patīk, bet viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka atšķirībā no vīriešiem, kuri visu mēģina saprast, sievietes 1/3 daļu savas dzīves pavada nedomājot. Par tām sievietēm jūs tā nepārāk augstvērtīgi izsakaties. Kā to saprast? Tāpēc, ka šodien ir otrā diena, un acīm redzot, kādam ir... Otrā diena pēc atklāšanas. Jā, un ir pārnodarīts, vienkārši tagad tas ir tāds palicis aktuāli. Aha. Bet tad tas viedoklis par sievieti jums ir atkarīgs no tā, kurā diena ir pirms vai pēc? Pirms vai pēc izstādes. Jo vakar es biju pilnīgi priecīgs. Man viss priecēja. Viņas patīk, jā? Pilnīgi. Šodien es tā aizdomājos. Tad jums tā nav tā feministiska kaut kāda, tāda par vai pret? Nē, es esmu tāds impulsīvs cilvēks vairāk, jā. Man jau arī līdzīgi, tāpat arī jau tik briesmīgi jau nav, bet šodien tas arī tā samīlis arī man aktuāls ir. Aha. Bet varbūt viņas var palīdzēt šajā otrajā dienā? Varbūt. Viņas trūkst, varbūt? Varbūt. Varbūt jāķerās pie viena molberta? Varbūt. Arī grūti atbildēt. Pagaidīsim vēl kādas 2 stundas, tad varbūt. Es domāju, ka šis ir tas moments, kad mēs varam palikt pie lielā mistiskā varbūt.